Nu ko, čau visiem! Šajā video mēs parunāsim par maniem jauniem instrumentiem, darbarīkiem, un viens no tiem ir Charnwood zāģis, ko es, tā kā nesen iegādājos, šodien viņš atnācis, viņu izpakoju, un parunāsim par develtu biezumiem. Nu, ko, teiksim tā, man īstenībā apnika tas Evolution zāģis, kas bija, ko es pat nevarētu uzskatīt par zāģi, jo pirmkārt viņš taisīts no pārāk plāniem materiāliem, tā ripa, viņam ļurinās, viss pārējais augšu ļurinās, nozāģēt var, bet, nu, nav tā kvalitāte, diemžēl, ko es gribētu, un, nu, teiksim tā, nu, tas nav tas zāģis. To var kaut ko, teiksim, mājās trušabūrīšu taisīt vai putnbūrīšu, kaut kas tam līdzīgs, bet, nu, tas nav tas zāģis. Nē, strādāt ar to Evolution vai tādiem var, jā. Bet, ja gribās tiešām kaut kādas sākt mēbeles taisīt un visu pārējo, tad jāņem ir kaut kas labāks. Tad, lūk, arī izdomāju, ka nē, tomēr vajag. Vietu esmu pagaidām atbrīvojis, bet viss nav mainīsies, tāpēc, ka, nu, es jums parādīšu, kas ko kā. Nedaudz izstāstīšu par viņu, kā kramējot kopā, kas ko kā, ar ko es saskāros un kur man, teiksim, tā bija problēmas. Bet, nu, kopsumā esmu īstenībā ļoti apmierināts, jo zāģis ir tiešām ideāls. Teikšu tā kā ir trūkst vārdu salīdzinamā to un šīs dienu pret nakti, jo šeit bija ap 70 cm šī virsma, var zāģēt, jā. Tad vēl ir šis, kas staigā uz priekšu un uz apakaļu, kas arī padara darbu vieglāku. Šeit ir visādi leņķīši, visas vienkārši parādīšu jums nedaudz tuvāk visu un paskatīsimies, teiksim tā. Tas būs maziņš tāds ieskat video par viņu, kas ko kā. Mans personīgais uzskats, jā, baigi strādās ar viņu nāsu, teikšu tā, nu, pusstundu maksimums pagaidām. Bet, kad ar laiku strādāšu, tad paskatīsimies knifiņi, kas ko kā. Viens pluss, kas man viņiem patīk, tiešām 10 cm izēja nosūcējiem. Ir arī maziņā, kas iet no augšas, bet šeit ir 10 cm. Protams, iekšā viņi samazinās uz kaut kādi 5 vai 6 vai nebija, bet tas ir ļoti liels pluss, jo es pat taisno viņu var likt klātī pie sava lielā nosūcē. Jau teicu, liels darba platums, ļoti vienkārši, viss ir forši un čikinīkā. Bet ar šo bija viens problēmas. Tad, kad es viņu liku, man sanāca šī galā milimetrs. Viņš nebija, teiksim, tā līmenī ar asmeni, viņš bija milimetru sāna. Tāpēc, ko es darīju? Gaisma tā draņķīgi ir. Neko neredz. Gaismu vajag. Otā. Tad šeit ir skrūves, un šeit apakšā arī divas skrūves. Tad šo aizbīdīju uz priekšu, un ar šīm skrūvēm jūs varat viņu vēl regulēt un pakustināt, kas ko kā. Jo tur es sākumā atdūros un es nesapratu, kāpēc, bet tiešām jā, šīs 4 skrūvītes, kurām var viņu dabūt perfekti taisni līmenī, un tiešām ir 90 grādi, vairākas reizes pētīja un viss ir forši. Tāda vēl viena problēma, šis viss nebija līmenī. Arī apakšā šeit ir skrūvītes, es nezinu, vai jāgi rādīt, tad nu es parādīšu šīs skrūves, atskrūvējot vaļā, vienkārši paspiežam uz augšu viņu, un viņš ir foršā līmenītī. Šie visi ir foršā līmenī. Pēc, jā, tā bija viena lieta ar šo. Tas bija ļoti easy. Tad, kur vēl bija, šis bija nedaudz tā kā trikī, teiksim tā, salikt visu viņu kopā. Bet arī ļoti vienkārši apakšā ir skrūves. Šīs skrūves. Šīm skrūvēm, teiksim tā, regulējās augstums, lai viņš būtu vienādā līmenī ar šo, kā jūs redzat, kas man tagad ir vienā līmenī. Neskarās nekas klātī, tiešām forši staigā. Staigā viņš uz rullīšiem, šeit, ja redzat, rullīši. Šeit ir 2, otrā pusē arī 2. Un. Šeit ir visādi grādi leņķīši. Kā jūs redzat,
15, 30, 45, 45, tā 30, tur apakšā vēl kaut kas ir. Bet šī fīčiņa arī ir ļoti laba. Šeit ir maza skrūvīte, ko ieteiktu obligāti pievilkt, lai šis viss nekustās. Ja šī skrūvīte nebūs pievilkta, diemžēl šis viss kustēsies un atkal nebūs leņķis, bet uz doto brīdi viss ir tiešām forši saregulēts. Un šo nezinu, vai es izmantošu, bet viņš tur stāv. Jo, viņu vairāk kā ņemt ārā, bet es atstāju, un šis arī tādā ziņā viss baigi labais ir. Tos leņķīšus var salikt, visu šo mēs izņemam ārā, šo mēs aizbīdam, kā mums vajag, kādam leņķītim, un saregulējam visu baigi forši. Zāģis ir būvēts, teiksim tā, taisīts, vai teiksim, nezinu, kā lai jums izstāsta, nav tiešām no tiem plānajiem materiāliem. Virsma vien jau ir, nezinu, kas tas materiāli ir, tiešām tērauds kaut kas tam līdzīgs, bet ir jūt, ka jau, ka materiāls tiešām ir smags, normāls, un tā virsma neļurkājās, nekas tev nebublījās. Asmenis arī nekustās. Asmenis strādā no motora skriemelis un siksna tādā veidā, bet, nav tā, ka tiešām tā kvalitāte ir šausmīgi slikta. Viņam uzreiz jau, tu jau var redzēt, ka tu ņem pakoliņu ārā, kad kvalitāte viņam ir tiešām ir ļoti laba. Parametri. Kāda mums viņam parametri ir? Modelīts mums ir V619, W119. Tur ir tās visas izmēri, visas pārējais. Maksimālais dziļums griešanas bija 90 grādos 6 cm, 45 grādos ir 4,7 cm. Asmenīts ir 20 cm. Motora jauda 1,5 zirgspēki, 1100 vati. Viņš saucās Light Trade, bet tāpat kopējais svars viņam ir 90 kg. Un tiešām esmu ļoti, ļoti apmierināts. Ieliksim nedaudz viņu darbā, tad pazāģēsim un paskatīsimies zāģējumus, kas kaut kā. Ceru, ka varēšu parādīt. Šie, ko es tikko nozāģēju, jo viņus pazaudēju, iedomājieties. Visus es nezāģēju, dažus zāģēju. Zāģējums ir, redz, minimāli redz, bet tajā pašā laikā, ja mēs saliekam viņus kopā, mēģināšu parādīt, nezinu, man sanāk parādīt. Vienkārši, gandrīz vai jātais ir salīdzinājums ar iepriekšējo. Nezinu, vai jūs redzat. Ielikšu tuvāk kamerā. Jātais gandrīz vai ir video salīdzinājums ar iepriekšējo zāģi, bet man jau īstenībā iepriekšējo zāģis vairāk nav. Viņš jau ir aizgājis projām, teiksim tā. Gan jau, ka var kaut ko vēl pieregulēt vispār, bet tāda tiešām zāģējums ir ļoti labs. Viss ir tiešām foršā leņķītī, kā vajag, un tas ir pats galvenais, jo līdz ar to būs daudz vieglāk un būs mazāk kasjaki, teiksim tā, un nebūs jāčakarējās un jāstraucās, ka šķībi ir nozāģēts, viss pārējais, un viss, teiksim tā, tiem pašiem kubiem, ka taisa, viss būs vienādā līmenī, un ko es vēl gribu pamēģināt nākšo 45 grādu leņķīt nozāģēt un uztaisīt savienojums, bet tas nebūs šajā video, tas būs pēc tam, teiksim tā, kad es būšu jau pieredzi pie tā zāģa, apguvis viņu un visu pārējo, jo, esmu tiešām ļoti, ļoti apmierināts ar visu pasākumu, to zāģi, un leņķi tagad es neko nemainīšu, baigi negribu čakarēt. Leņķis jau vienkārši mainās sānā šeit. Griežam tādu puļķīti, un viss šeit apakšā ir atdurīti, pēc tam parādīšu. Salikt kopā bija ļoti vienkārši, plus mīnus aizgāja stunda, aptuveni mēs bijām 2 cilvēki, mēs lēnā garā likām visu kopā. Jo bija augšējā daļa, tad apakšējās kājas, sanāk 4 panelīši no sāniem, tas bija pirmā daļa, un tad jau nāca šis, tas un visi tie pārējie pribambos. Bet vēl ir, šāds bija līdzi. Šo var likt šeit un dabūt leņķīšus, kādus vajag, vai šī pusē, kurā pusē grib. Tāds arī, noteikti izmantošu tagad, tāpēc, ka tāds ir vērts izmantot, jo, kā saka, viņš ir daudz kvalitatīvāks un nav viņam tā
kustība nav tik liela, kā bija tam Evolution, jo tam tur viss ļurkājās un ļurnājās, un tas bija drausmīgi. Nu. Tur, teiksim, tāpat nevar salīdzināt to zāģi ar šo zāģi. Tad, kas vēl par viņu? Vēl viena pateikt. Kas vēl? Ko es vēl gribēju par viņu pateikt? Pārādampam. Jā, nu šo arī. Šo tieši var bīdīt, kā vajag, cik lielu grib zāģēt. Man uz doto brīdi uzlikts ir gandrīz pie 40 cm, kurš tā paskrūva. Ot, kaut kas nebija pieskrūvēts. Jā. Pie 40 cm. Kaut kas nav pieskrūvēts. Kalvi, kāpēc tu skrūvu nepieskrūvēji? Labi, nevainoši. Tad jā, šo var regulēt tā pašam vajag, teiksim, tā, cik liels visus pārējos. Tad problēma ir ar vietu tagad. Tad kāda man ideja ir? Es ceru, ka jūs man redzat, un tā lampa baigi nespiež acīs. Ideja ir tāda, uztaisīt tādu kā kastu viņam apakšā ar ratiņiem, lai viņu var piestumt pie tā galda, vai arī, kad nevajag nolikt šeit pie sienas, šādā pozīcijā, bet nosūcēs man ies stūrī, tāpēc atkal viss nedaudz mainās. Galdi viss paliek, bet vienkārši šim uztaisīt normāli stingru kasti ar ratiņiem apakšā un tad uz bremzītēm viennozīmīgi. Un tad tu vari braukāt pa darbnīcu, piemēram, piebrauc pie galda, lai man vajag vismaz 1,50 m vairāk, lai es varu garumā laist cauri un garināt visu pārējo zāģēt. Tāpēc būs atkal bišķiņ jāpārtais darbnīca, bet tad, kad es būšu to izdarījis, es jums parādīšu. Ļāvies pat īstenībā, es nezinu, ko pa viņu pastāstītu, jo, nu, tā bija tā problēma, kas bija tiešām, ko es bišķiņ pačakarējos, jo bija tā, kad es pievilku tās skrūves, es viņu nostiprināju, viņš akal aizgāja sānu, bet beigās man sanāca, un tiešām ir forši, viss tiešām ir līmenī, kā vajag. Jā, nu šīs, tas ir vienkārši tās skrūvīs, atlaižam vaļā, paceļam uz augšu un viss kārtībā. Bet, nu, kopsumā vienkārši bomba. Un skaļš, viņš ir ļoti kluss. Daudz labāk nekā tas bija, un to vispār nevarēja neko padarīt. Tāpēc, jā, un viņš sāk lēnām griezties. Tāpēc tagad tikai būs daudz jāstrādā, un jāsāk taisīt kārtīgas, normālas, jaunas lietas, un padomāju ir uztaisīt pāris televizoru galdus, zolīdus foršus, tiešām skaistus. Tas būs nākošais projektiņš, teiksim tā. Ko vēl jums pastāstīt par viņu? Nezinu, tāpēc, ka vēl neesmu īpaši strādājis ar viņu, tiešām. Nemāku neko vēl īpaši pateikt, jo neesmu baigi strādājis. Bet, nu, kā jūs redzat, tāds viņš izskatās. Izmēri. Šādā veidā 1,40 m bija, man liekas. Tā ir metrs, un augstumā bija 86 cm. Bet, nu, es viņu gribētu, protams, tā galda līmenī. Tad, kā jau es teicu, vajag piestumiem viņu klātī šeit, tu tinies malā, te. Tad piestumē viņu klātī šeit, un mēs varam zāģēt garos. Nevajag viņu noliekam viņu malā, un viņš tur stāv malā un netraucē. Jo uz doto brīdi, nu, garos es nevaru īpaši zāģēt, man arī traucē nosūcēs, tāpēc nosūcēsies prom tajā stūrī, un tas paliks šeit. Tas ir par zāģi, tāpēc es saku, iestrādāšos, kas ko kā, tad jums varēšu vairāk izstāstīt, plus, mīnus, vispārējais. Bet tagad baigie mīnus, pat viņam nav tiešām, nav mīnus, pagaidām nav mīnus, tāpēc, ka neesmu strādājis, kā jau teicu. Tāpēc tagad paskatāmies uz Devalta piezumeni. Nē. Tātad, jā, Devalta. Paldies visiem, kas komentēja par idejām, kas ko kā un no pieredzes, viss, ko komentēja par biezumenēm. Es biju domājis ņemt ar to kukurūzu vārpstu, bet, nu, nezinu, varbūt vajadzēja, varbūt nevajadzēja, nezinu. Bet, nu, viennozīmīgi ar laiku šai pašai Devalta biezumenē var uzlikt to kukurūzu vārpstu, tā nav problēma, viņu var nopirkt, man liekas, no Amerikas vai no kurienes viņu varēja dabūt, viņu var nopirkt. Tad par ko es esmu ļoti priecīgs Devalta biezumenē? Skarstīja, ko kaut ko saplēsa, to ir prātīgāk. Nē, es neko nesaplēsu. 10 cm. Šitais baiglavais tādā ziņā, tiešām. Tas man ļoti patīk. Šis arī samērā vienkārši ņemās nostī. Kaut kas līdzīgs tāpat kā bija Lumberjack. Nu, atslēdziņas nāk līdzi, viss tas, protams, tas ir šausmīgi forši. Un interesanti feature šis Lumberjack tāda nav.
Bet cik es saprotu, tas ir tas, lai viņš neizstaigā, lai sanāk tā, tajā biezumā, ko tu noliec, tādā viņš arī paliek. Tas arī savā ziņā ir ļoti interesanti, kas man īstenībā viņai patika. Patīk, teiksim tā. Un, jā, šeit arī nāk līdzi tas, cik saprotu, asmiņas noregulēt laikam. Bet pie asmiņiem es tagad nelīdīšu labu brīdi, jo nav vajadzības. Es domāju, ka arī nebūs vajadzības kādu brīdi, bet tāpat viņa tiek izmantota. Un, kas vēl man baigi īstenībā patika, salīdzinājumā ar Lumberjacku. Lumberjackam ir tas, ka viņam ir tas šeit. Pa vidiņu varēja laist 15 cm biezākus dēļus, a garmalām varēja laist plānākus dēļus. Un tad pārsvarā visu laiku es jau laidu arī pa vidu, cik man izdilā vēl ko šie rullīši, un man arī izdilā asmenis šausmīgi ār pa vidu. Bet jā, tā ir forša feature, ka viņam viss ir vienā līmenītī, teiksim tā, nav, ka tu vari laist biezāku, plānāku dēli. Un vēl viena feature, baigi forša man ir, šis sarkanais knibulīts. Tas arī ir foršs, kad laižam iekšā materiālu, viņš uzlec augšā, viņš parāda, cik daudz viņš ņems nos. Tagad, piemēram, viņš ņem nos 2 mm, kas ir bišķi pa daudz. Viņam ir tāda milimetrs, pusmilimetriņš. Super. Tas arī baigi foršs, tu vari vadīties. Jo ne jau visu laiku es skatos uz šo lineālu, visu pārējo, ja. Tāpēc šī feature arī baigi forša, kas man īstenībā ļoti viņā patika. Vienīgā feature, kas man bija viņai, kad es viņu nopirku, kas man bija, kā sauc šito gultu, nezinu. Visa tā apakša nebija līmenī. Tad, protams, tā bija jāuzšķinī forša līmenītī. Un evelējums ir super, nav nekas nekur izrauts. Ņem tāpat tos 30 cm, vai cik tur bija 31,7 vai kaut kas tam līdzīgs bija, bet, jūt, ka jauda arī viņai pietiek ņemot to pašu ozolu, jo es laidu cauri dēļus 30 cm, un tiešām. Nē, protams, ja tu ņemsi tur, kurš normāls cilvēks ņems 3 mm, neņems, nē. Bet tāpat to milimetrs un 2 vai pusmilimetrs vai pusotrs, ja ņemot nostī, ir tiešām jūt, ka viņai tā jauda pietiek. Nav tā, ka viņš šausmīgi gurst un viss pārējais un karst. Bet tā arī pagaidām īpaši, nevar sūdzēties, vēl neesmu ticis pat līdz asmeņiem, teiksim tā, un visam pārējiem, bet, tur vēl kāds laiks paies, tāpēc arī, jā, esmu ļoti priecīgs par šo devaltu biezumiem, teiksim tā. Arī pagaidām neko sliktu nevaru teikt, tāpēc, kad, bet, ja godīgi, salīdzinot Lumberjack un devaltu, tur uzreiz jau redz, jo to būvēšanas, taisīšanas, teiksim tā, kvalitāte, kas tiešām jau atšķirās. Lumberjack bija ok, bet, devalts jau ir daudz labāk. Būtu kukurūzas vārpta, jā, tiem maziem asmenīšiem, tad vienkārši būtu bomba. Bet es nezinu, vai tas ir vajadzīgs vai nav, jo daudzi cilvēki saka, ka nē, tāpēc, kad rēķini, kamēr tu tos asmenīšus apgriez visus otrādāk, bet tajā pašā laikā, man liekas, ja asmenīši tev viss nokalpos visu gadu, varbūt, es nezinu, varbūt vairāk, jo katru reizi tu apgriez vienu asmeni, sanāk vienu asmeni, tu izmanto 4 reizes, baigi poši. Tāpatās tajā pašā laikā, ja tu laidi cauri, piemēram, kaut kādu materiālu, un tur gadās, piemēram, skāba gadās iekšā, ja viņš izrauja asmenī robu, tu to vienu mazu asmenīti pagriez otrādāk, un viss tev tā roba pēc tam vairāk nav, tā jau tu redzi visu kokā. Un tāpēc varbūt arī vajadzēja ņemt to, bet, tad jau manīs ar laiku, varbūt apgreidosim kukurūzas vārpstu, bet, tas pagaidām. Pagaidām pietiks pirkt instrumentus, teikšu, kā ir. Tagad ir tiešām jāsāk strādāt. Bet, jā, devalts kā jau devalts. Neko sliktu. Pagaidām nevaru teikt. Kas vēl viņam bija? Nezinu. Jā, bet šī feature interesanti. Galvenais neaizmirst viņu atlaist vaļā un mēģināt kruķīt. Jā, tas, ka viņš griežās pretējā pusi. Man Lumberjack bija savādāk, jā. Bet, tā. Tā kā tā, mīļie skatītāji. Protams, vēl ir jāsaprot, kam bija domāts šāds. Te jāapskās grāmatā tāds, nezinu, ķiņķēziņš kaut kur šeit arī likās, bet jā, tas bija kopsumā. Mans ieskats, uzskats, jā, kas ko kā, jo diži parādīt, te arī nav ko, zāģis kā zāģis, biezumeni kā biezumeni, izstāstīt neko. Es nevaru pagaidām par mīnusiem un plusiem, jā. Nā, plusi daudz, bet mīnus, piemēram. Jo, kā jau teicu, šis bija tas, šis un tas arī ir viss pagaidām. Bet, kad iestrādāšos padils zāģis, teiksim, tā iestrādāsies viss, un tad jau es varēšu, teiksim, tā teikt, kur tad ir tie mīnus un viss pārējais. Nesaprotu, kāpēc te ir caurums kaut kāds palicis.
Vēl kaut kam bija jānāk. Nevar saprast, te vienkārši 2 caurumi. Nē, vairāk caurumu, varbūt ir doma vēl kaut ko var uzlikt, jo šeit ir. Sapratu. Šie caurumi ir tikai tāpēc, ka šos var pārlikt tajā pusē, un šos var pārlikt šī pusē. Piemēram, tas būtu forši, ja tu esi labrots vai kreils, varbūt tam līdzīgi. Bet, man viennozīmīgi ir foršāk šādā veidā, piemēram, tos pašus galšķiedri dēlīšus man vajadzēs 5 centimetriem, jā. Tad es nolikšu šo šādi, aizlīdīšu līdz galam un čak. Vienkārši bļāviens, cik forši būs strādāt tagad, iedomājieties. Tiešām, jā. Tā kā, paldies, kad skatījāties. Ja kādam ir jautājumi par viņu, kas ko kā, es ierakstīšu descriptionā apakšā. Bum. Kas tas pa modelīti ir? Pirku es viņu eBayā. Un jā, ja gribēs kaut ko zināt par viņu, kas ko kā, droši rakstīt, komentējiet. Bet, pagaidām es tiešām neko nevadīšu par viņu izstāstīt vairāk. Vienīgais priecāties var par viņu, par to, ka labi strādā, tas arī viss. Labi, mīļie skatītāji, tiekamies tad jau nākošajā video, cerībā, ka kaut ko foršu uztaisīšu beidzot ar šo foršo superīgo zāģi. Ne?